Ir aizraujoši vērot, kā rūpnīcās top jauni produkti, kuru pamatā ir mūsu Latvijas vietējā izēviela. Uzņēmumā Sakret ķīmijas speciālistu nav daudz, bet, kā uzsver uzņēmuma vadītājs Andris Vanaks, eksaktās zināšanas ir virzītājs spēks, lai radītu patiesi ko būtisku. Andri, jūs pats savulaik esat izvēlējies ķīmiju, kā gan mācību jomu, gan arī, protams, kā uzņēmuma darbības jomu. Sakiet, kāpēc jaunam cilvēkam vajadzētu izvēlēties ķīmiju kā iespējamo karjeras ceļu? Mēs izveidojām Sakretu vienkārši no manas ķīmijas izglītības idejas 2003. gadā un kopumā pārvaldam 4 rūpnīcas. Mēs esam lielākie ražotāji gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Manuprāt, ķīmija ir viens no vecākajām industrijām, kas saistīts ar ķīmiju, kas Latvijā ir kopš, es teiktu, tā aktīva kā industrija, kā rūpniecība kopš 19. gadsimta. Un līdz ar to visi tādi uzņēmumi arī kā mēs, kā Sakret, kas ir Latvijas dibināti, pieder latviešiem, rāda, ka šī ķīmijas izglītība un, protams, saistība arī ar dažādām papildu izglītībām, kas saistīts ar uzņēmējdarbību, mēs spējam vadīt procesu, mēs spējam veidot rūpnīcu, mēs spējam ražot un arī iekarot dažādas eksporta tirgus. Parasti jauniešiem var šķist, ka ķīmija, fizika un vispār šīs STEM zinātnes ir ļoti sarežģītas. Arī man savā laikā tas likās pilnīgs kosmos, šī ķīmija, fizika un arī matemātikas izglītība, bet es teiktu, no otras puses tas pavēr tādu plašāku iespēju, jo ķīmijai, fizikai un matemātikai nav valodas. Tās ir skaitļi, tās ir formula, dažādas attīstības un dažādas interesantas salikšanas kopā, kas ļauj veidot šo papildu vērtību, kas ļauj attīstīties mums Latvijai kopā. Šeit notiek ražošana, produkts tiek saražots pēc noteiktas receptūras, laboratorijā pārbaudīts, laboratorija dod zaļo gaismu, sapakots attiecīgos spaiņos, nolikts plauktā un gaida pasūtījumu no veikala. Kad ir pasūtījums no veikala, tiek aizvests uz veikalu un nonāk pie klienta. Par tiem praktikantiem šobrīd šeit ir tāda kā klusā stunda. Šobrīd ir klusā stunda. Praktikanti mums vairāk ir tieši vasaras sezonā, tāpēc, ka tad skolniekiem nav mācības, un tad viņi tiek pie mums sūtīti praksē. Zinu, ka ir prakses, kas ir garākas, kad ir arī rudeņos un pavasaros bijuši. Tad studenti nonāk šeit praksē, rūpnīcā. Pārsvarā tie ir zēni, kuriem gribās padarīt kaut ko vairāk praktisku. Tad viņi šeit var nākt gan palīdzēt pie fasēšanas, gan pie ražošanas, gan vēl kaut kādas dažādas palīga darbus var veikt, atkarībā no tā, kāda viņiem ir interese. Protams, viņi strādā arī laboratorijā, iepazīstās ar laboratorijas darbu, ar pamatlietām, kāda testa ir jātaisa katru produktu ražojot, gan arī to, no kādām izēvielām šie produkti sastāv. Kas parasti arī liekas ļoti interesanti, kur tu to katru produktu izmantoja. Produktu ir daudz, un tad, kad tu viņus visus redzi, to sarakstu vai veikala plauktā, tad bieži rodās jautājums, kāpēc viņus tik daudz vajag, kāpēc viņi ir tik atšķirīgi, un kā vispār zināt, ko man nopirkt, ja es tur gribu nokrāsot mājās sienu, piemēram. Tu pati savulaik esi izvēlējusies mācīties un apgūt ķīmiju, padziļināti jau pēc vidusskolas. Kāpēc tu to tā izvēlējies un ko tu teiktu citiem jauniem cilvēkiem, kāpēc šī joma vispār ir interesanta? Manuprāt, jebkur, kur notiek kaut kāda ražošana, ir vajadzīgs ķīmijas. Līdz ar to tu vari izvēlēties, kas tev labāk patīk, vai tev labāk patīk būvmateriāli vai kosmētika vai jebkas cits un iet strādāt, kas tev liekas pašam sirdī vistuvākais.